Radiofrekvences ablācija ir viena no iespējām audzēju ārstēšanā. Šī metode ir jau ilgstoši zinām pasaulē, ap 30 gadiem. Šodien mums bija pacienti, kurai bija izveidojis audzējs, viņš tika izņemts. Un viņi saņēma visu nepieciešamo terapiju, lai šo audzēju ierobežotu, bet tomēr ir pietiekoši daudz gadījumu, kad šīs šūnas tomēr izplatās visbiežāk uz aknām, un aknās sāk veidoties metastāzes, jeb šī primāra audzēja, kas kaut kad agrāk tika izņemts, tā kā tādi satelīti, maziņi satelīti, un viņi nokļūst aknās, un tur sāk augt, un izveidojas tādi MTS ir tādas bumbas, aknu audos. Ar laiku viņas izaug ar vien lielākas, un faktiski tas ir arī audzējs. Un mūsu uzdevums ir viņu ierobežot, likvidēt visiem iespējamiem veidiem. Un radiofrekvences ablācija ir viens no šādiem veidiem. Ļoti efektīvs. Efektivitāte ir pielīdzināma ķirurģiskām operācijām. Protams, viņi nevar aizstāt ķirurģisku operāciju, bet tad, kad nav iespējams šīs metastāzes izoperēt, tad faktiski radiofrekvence ir nākamā efektīvākā metode. Pirmkārt, tā ir maz invazīva procedūra. Viss tiek darīts caur nelielu dūrienu ādā. Ir adata, izskatās tā kā omīta sadāma adata, un ar šādu diametru adatu mēs arī operējam. Procedūras laikā šī adata tiek virzīta sonogrāfijas kontrolē. Sonogrāfijas kontrole tas tādēļ, lai mēs redzētu, kur šī adata iet, lai mēs precīzi trāpītu audzējā, precīzi mērķī. Un tālāk viņa tiek atbrīvota šī adata. Tas nozīmē, ka no viņas iznāk ārā tikai tāds lietussargs bez pārvalka. Šī konstrukcija tiek atklāta pašā audzējā iekšā. Viņa izbīdās ārā, un faktiski viss šī audzēja masta tiek ielikta tādā sietā. Nākamais posms, mēs pievienojam visu sistēmu pie speciāla ģeneratora, kas nodrošina radiofrekvences iedarbību. Tad tur ir augstas frekvences radioviļņi. Faktiski šīs audzēs 15 minūšu laikā tiek termiski iznīcināts šim pacientam. Klīnikā Diamed ir radīti visi apstākļi, kas ir labvēlīgi pacientam. Šeit pretīm nākošs personāls, lai mēs varētu panākt labu ārstniecisko rezultātu.